Lauku dienu maratons turpināts. Šoreiz būsim saimniecībā Joži, kur firmas savu tehnoloģijas piedāvājumu, tehnikas klāstu izvērtēs mūsu lauksaimnieki. Prieks, ka saimniekošanas gods vēl Latvijā nav izzudis. Un tradīciju stiprums vēl turas. Werbestop. Atkal esam tavos Jožos, tādos Kurzemes katlu robežas. Viss ir savā vietā, tradīcijas turpinās un vislabākais Latvijas firmas ir šeit pie tevis. Tik tiešām. Šīs lauku dienas jau ir kļuvušas par tradīciju. Notiek šeit jau 4. reizi. Tās pašas firmas, bet apmeklētāju skaits arvien paliek kuplāks. Tātad ir ar kaut ko esam interesanti. Tām firmām, kas piedalās, dotās sēklas, ķimikālijas, šeit ir viņu mašīnas, viņu tehnoloģijas un viss. Un par to varam spriest paši. Mēs, kas sekojam līdz tam visam procesam, šīm lauku dienām, esam priecīgi par to, ka viņi tā draudzīgi arī dod iespējas katram atrādīt savu to jaunumu un arī to veikumu. Jā, tā šīs firmas ir vienojušās, ka kopā ir interesantāk nekā vienu mašīnu tikai, jo arī tiem, kas brauc interesantiem, ir interesanti vairāk redzēt, ja tā diena ir jākavē. Bet daudz brauc arī vienkārši, lai satiktos, lai redzētu, kā bija pirms gada, kā pirms 2, pirms 4. Tad vesels parks tavos laukos. Varbūt noteikti kaut ko gribētu ieteikt arī tiem saimniekiem, kur tikai par tādām lauku dienām sapņo varbūt pēc gadiem. Ko tas tev arī dod, teiksim, kādu to stimulus, konkurence ir, tu arī labi esi pastrādāt? Vislabāk to šodien teica mūsu vīri, ka nav jābrauc uz Rāmavu, visu pieved klāt. Un pie tam var kāpt iekšā un riktīgi nobaudīt, kā tas darbojas. Tad baudām! Kas saistīta ar lauku dienām? Tradicionālā diena Jožos, kuru iesākām, ideja nāca no manis, bet man bija atsaucīgi partneri, kas arī bija gatavi piedalīties. Tā ir kompānija BFSC, Andris Drinks un Kemira Growhow. Šobrīd, protams, tradicionālie partneri arī. Kemirai ir jauns nosaukums, Baltika Agro. Kā mēs visi zinām, BFSC ar Case traktoriem un piedalās šodien mums arī jauns partneris. Tā ir Valtra, firma Valtek ar Valtras traktoriem un savu tehniku, ko viņi tirgo. Tā kā, es domāju, ka spektrs ir plašs, ko šodien var apskatīt. Cilvēki ir daudz. Prieks par to. Dievs arī mūs mīl, laiks ir ļoti labs. Saimnieki to jau novērtējuši? Jā, mēs zinām, ko vakar lija, un es esmu priecīgs par to, kad atkal Jožos mums Dievs dod labu laiku, lai mēs varam labi pastrādāt pirms zemniekiem sākusies kūšanas sezona, lai viņi vēl var paskatīties, kas viņu saimniecībā trūkst, lai atvieglotu savu ikdienas darbu, lai samazinātu izmaksas, lai graudu ražošana būtu pēc iespējas rentablāka un viņu makos pēc iespējas vairāk latu, birtu, lai viņi varētu attīstīties. Laikam, pagaidām skatoties televizoru, lasot avīzes, laikam mēs esam tomēr vienīgais spēks Latvijā palīdz, kas vēl šo ekonomiku var uzsildīt. Un tāpēc es jums novēlu veiksmi, un lai tā veiksmi būtu lielāka un piepildītāka, es domāju, ka mūsu cilvēki šodien ir šeit, un mēs esam gatavi jums palīdzēt. Šodien ies runa par tehnikas demonstrējumiem, skatīsimies varbūt paraugu demonstrējums, kā tiks kulta pirmā raža šogad jau, bet jāsāk domāt jau par nākošo gadu. Un es domāju, ka lauksaimnieki ir tie, kas rokas noteikti nenolaidīs. Un šī procesā mēs noteikti jums varam palīdzēt. Gan ar sēklu, minerālu mēsliem, auga aizsardzības līdzekļiem, galu galā arī ar finansēšanu. Tā kā, ja būsiet jūs, būsim mēs, būsiet jūs, gribētu tā apgalvot. Tā kā veiksmi visiem ne tikai šodien, bet arī turpmākajās dienās. Tur aiz mākoņiem ir saule, tur aiz mākoņiem ir viss. Tur aiz mākoņiem ir labi, lūdzu paņem mani līdz. Jāsāk ar to, ka Sīgā Valtek tagad pārstāv arī Sampo kombainus.
Tas nozīmē, ka no jūlija sākot un jau šajā sezonā esam gatavi apkalpot gan garantijas, gan visus pārējos remontdarbus, tā arī piegādāt jaunus un piedāvāt jaunus. Servis viņiem būs? Tieši tā. Tātad visiem, kas ir Latvijā, tiem visiem būs pienācīgs un kārtīgs servis. Ir jaunums noteikti pats lielākais. Valtras traktoros līdz šim nebija nekas lielāks par 200 zirgspēkiem, un tas ir tas, ko jau sen gaidīja visi zemnieki. Tad šeit pat var redzēt traktoru, kuram ir 370 zirgspēki, un šajā klasē, S-sērijas klasē, ir 5 traktori. Un tas nozīmē patiesībā, ka esam tagad pilnīgi visā klāstā, sākot no 65, no 70, pareizāk sakot, zirgspēkiem līdz 370 zirgspēkiem. Tas noteikti ir tas būtiskais. Tad Valtrā ir vēl 2 jaunumi, tie, kad ir parādījusies Vario kārba vidējā un lielās, ja vidējās jaudas klasē, varētu teikt, N un T sērijas traktoriem. Tas smukulis, jā? Nē. Es atvainojos, jā. Es jau skatos. Tātad šim traktoram konkrēti S352 modelis, 370 zirgspēku, un viņa spēku varēsim šodien novērtēt uz lauka. Uz doto brīdi viņš ir konkrēti vienā saimniecībā, Joži. Un es gribēju laikam pieminēt, ka Joži ir mūsu sadarbības partners un pilnīgi likuma sakarība šeit strādā 10 Valmetu un Valtras traktoru kopā. Es domāju, tas ir ievērojams skaitlis. Es vēl vienu varbūt mazu jaunumu gribēju pieminēt, ko pašā sākumā rādījām. Tātad Latvijā nesevišķi populāri ir priekšējā ārkla, jeb aršana priekšējo ārklu. Tātad var kombinēt aizmugurējo un priekšējo ārklu kopā. Tādi jums būs? Tādu mēs jau parādījām un redzēsiet darbā. Viņi jau ir jau vairāki pārdoti, un būtiskā lieta tā ir tā, ka ļoti veiksmīgi tiek noslogots traktors, un ar mazāku jaudu varam ārt ar daudz vairāk. Tā būs arī ekonomija. Tā būs tā ekonomija, viennozīmīgi. Mēs ar mazāku jaudu izdarām vienlaicīgi platāku gājienu. Šīs nav pirmās lauku dienas un nav arī pēdējās lauku dienas. Tad, protams, par šķirnēm runājot un par kompānijas politiku, ir tā, ka vai tie ir ziemas rapši vai vasaras rapši šķirnītes, vai tie ir ziemas kvieši vai ziemas mieži, kur mēs patreiz atrodamies. Protams, ka vispirms jauna šķirne iziet savu pārbaudu izvērtēšanu mazajos šķirņu izvērtēšanas laukos. Vai tas ir Vecautas saimniecībā, vai tas ir Viļānu zinātnes, Latgales zinātnes centrā, vai tas ir... Mēs tur bijām. Jā, mēs tur bijām pagājušu nedēļu. Vai tas ir arī oficiālajā valsts auga aizsardzības dienesta izvērtēšanā. Taču, protams, nākošais solis jebkurai šķirnei, kura ir sevi pierādījusi mazajos laukos, ir lielie ražojošie lauki. Un tā noteikti būtu katra selekcionāra vēlme vai arī katras šķirnītes vēlme, lai tā ieietos mūsu laukos. Izvērtējot šķirni, pēc tam tālāk ejot uz ražojošiem laukiem, tiek dota šķirnes audzēšanas rekomendācija. Teiksim tā, to varam saukt arī par instruktāžu, kā audzēt šķirni, bet, protams, cenšamies arī un sekojam līdz tiem ražojošiem laukiem, kuros jaunās šķirnes tiek adoptētas, pieradinātas. Tātad tiekaties ar šiem saimniekiem saimniecībām? Protams, tiekamies, sekojam līdz šķirnes attīstībai, tam, ko saimnieki ir izvēlējušies no augu aizsardzības līdzekļiem, no mēslojuma, kas būtu rekomendējams. Tā kā ne tikai mazie lauki, bet tieši šīs lielākās platības ir ļoti svarīgas jau katrai nākošajai šķirnei.